Ja tu turpini meklēt kādu, kas tevi izglābs un izdarīs visu tavā vietā, tad ļauj man tevi apbēdināt. Pietiek meklēt glābējus, pietiek meklēt kādu, uz kuru novelt atbildību. Tu vari izdarīt daudz vairāk tad, kad tu notici sev, kad ieraugi savas patiesās iespējas, savus talantus un savu potenciālu, kad pārstāj graust sevi no iekšienes, pārstāj sevi kritizēt un dzīvot negatīvās emocionālās vibrācijās, kad sāc strādāt ar savu psiholoģiju un savu domāšanu, kad maini savus uzskatus, savas attieksmes un vidi sev apkārt, kad ieliec sevi apstākļos, kuros tev vienkārši ir jārīkojās, kad sāc darīt un ieraugi, ka patiesībā tu vari. Tas ir brīdis, kad izkāp no upura pozīcijas un sāc uzņemties atbildību par savu dzīvi, kad esi vairs nevis apstākļu upuris, bet savas dzīves autors un savas dzīves režisors. Kad sāc uzstādīt mērķus un novilkt veselīgas robežas, kad sāc likt sevi pirmajā vietā. Izmainies tu, nevis pasaule tev apkārt, bet viss, ko tu redzi, ir tikai tavas iekšējās pasaules projekcijas. Tāpēc tu un tikai tu vari sev radīt to dzīvi, kuru vēlies. Bet, ja tas vēl nav noticis, tad visticamāk tevi attur dažādi psiholoģiski bloki un negatīvas pārliecības. Piesako manam profilam un raksti šī video komentārā vārdu veiksme, lai saņemtu pieeju citiem vērtīgiem materiāliem un sāktu strādāt ar savu personīgo izaugsmi.